Maiņa notiek abās komandās. Miķels Rēdliks pārtver Ripu. Un Ripu! Frederiks Vārts! Frederiks Vārts izmanto CSKA kļūdu uz savas zonas zilās līnijas un perfekti nospēlē Miķels Rēdliks. Un redzam, Miķels Rēdliks viduzonā pārtver Ripu un 2-1 izslidoja lielisks piespēle un Frederiks nekļūdījās no vārta priekš. Lai kā centās jaunais talantīgais Marčenko. Pols. Cibuļskis, labi. Un jā, diemžēl Tomašs Surovijs. Jā, pirmie vārti terēnā Rīga, nespēlējot Rīgas Dinamo Kreklā. Tuvs distants šeit. Grūti bija Krisam Koltam. Metiens no zilās līnijas. Miķels Rēdliks. Ozoliņš, Ripa vārtos! Lielisks metiens Sandu Ozoliņa izpildījumā un ilgstošā kombinācija noslēdzās ar neatvairām Sandu Ozoliņa metienu. Komandas kapteinis rāda priekšzīmi. Redzam, Miķeļa Rēdlika, jā, visi praktiski zonu apslidoja un izdarīja precīzi piespēli. Un piespēle arī ir tikai Miķelim Rēdlikam un vārtu guvēs Sands Ozoliņš. Lucenijus. Piespēle un Podziņš! Ainārs Podziņš! Otrie vārti pret Maskavas CSKA. Izmetiens augšējā stūrī. Lieliski arī piespēle pacīnījās Roberts Bukārts un atstāja piespēli Aināram Podziņam, kurš nekļūdīgi meta vārtu augšējā stūrī. Tomašs Surovijs. Un lieliski piespēle, 3-1. Sprokts. Miķels Rēdliks par vārtu! Redzam, Rodrigo Laviņš šo pirmo piespēli atdeva no savas zonas un lieliski piespēle Jāņa Sprokta izpildījumā. Maza pauzīte Miķelim un Julijus Šuklers pieprasa pusminūtes pārtraukumu. Zona. Ja CSKA paņems Ripu. Pārtver Ripu. Tātad nebija zona un Širokovs gūst vārtus. Strīdīga situācija. Vienādos sastāvēs. Nē, realizēs kāds to jā, tieši tā vairākumā CSKA iemet. Kris Kolts bija jau aizķēris Ripu, bet tā tomēr izslīdēja cauri. Kā rindās Reķis. Cīnās ar diviem pretspēlētājiem. Un Ripu vārtos. Tomašs Surovijs, otrie vārti viņam šajā spēlē komandu. Skatāmies, kāds viss notika. Paspēja kā Holts pārvietoties jau uz pretējo pusi, bet perfekti trāpīja Surovijs. Uzbruk Miķels Rēdliks, Galviņš. Miķels Rēdliks dod Ripu vārtu. Ripa vārtos! Guntis Galviņš ar cīnījās vārtu priekšā un... Par skaidru, bet, protams, ka var saprast arī CSKA. 5-3, 7:51, jāspēlē 5-3. Miķelim Rēdlikam trešais rezultativitātes punkts šajā spēlē. Guskovs. Pāri vārtiem lido Ripa un tur ir lauks vārds. 10 sekundes vēl. Bet uzbrukumā CSKA nepadodās armijas komandas. Kolts pārliecinoši var Ripu un Jāgabs Rēdliks aizstāvot vārdsargu Bucājev tur krietni. Es domāju, tieši tāda pat šī atmosfēra būs arī nākamajā spēlē trešdien, kad mūsu komanda tiksies ar nemazāk principāliem pretiniekiem. Minskas Dinamo, Kris Kolts vēl pēdējā sekundē glāb savu komandu no vēl viena vārta zaudējuma. Tas nebūtu mainījis spēles likteni, bet 5-3. Rīgas Dinamo uzvar, skaista uzvara, skaistā spēlē.